Labvakar. Šeit nav Jānis. Man sauc Mārtiņš. Šovakar jums nav Jānis. Bet labā ziņa, ka es arī esmu idiots. Jo ir pulkstens 20:22. Un mēs ar Kristapu, tikai tāpēc, ka Jānis bija ieslēgts istabā. Viņu nelaid ārā no mājas. Viņu nelaid ārā no mājas, tieši tā. Mēs braucam pēc gadsimta projekta, pēc tā, par ko jau sen bija sapņots. Tas īstenībā Kristaps sapnis. Bet šī bija pirmā mašīna, ko Jānis, es nevaru teikt, ka viņš mūs atbalstīja. Atļāvi. Tētis mums atļāva braukt pēc šī auto, vai arī... Man ir pieņēmums. Viņam varbūt jau apnika. Viņam apnika. Viņam apnika. Un galā redzēsim, kas tas par auto ir, bet tāds nav bijis. It kā viss tur ir pareizais, protams, kā Lietuva, gan jau no 2 daļām. Nu, uz to jautājumu es prasīju, vai ir metināts no 2 daļām, teica, ka viņš šo visu sludinājumā uzrakstījis. Džeki brauc no Viļņas mums pretī, no Druskinīkiem, nu labi, tā nav Viļņa. Nu, viņi kaut kur tur laukos tagad ir. Un te mēs Paņevežos tiksimies 22:17. Un, nu, ir interesanti, šī diena bija interesanta, ļoti interesanta. Kā Lamberta kungs teica, ka nekad nedrīkst vakarā neko skrūvēt, par to es arī pārliecinājos. It kā ļoti vienkāršu lietu, kā, kas tas tāds bremžu sistēmas spiediena devējs sensors. Nu, faktiski visu dienu aizgāja. Kristap, vai ne? Vakar. Kristaps atbrauca no rīta. Es jau tu TDR-isti es aizbēgtām acīm, viņi pārskrūvēs tur. Vienu pazaudēju, otru aprāvi. Nu jā, nu tā kā bija interesanti. Bet nu neko, mēs esam ceļā. Džeki sazvanīt, cerams, ka miegs nenāks. Un, nu ja viss aies, man liekas, būs baigi forši. Kā man čoms vienmēr saka, kad es viņam rādu kādas autobildes, nu, vai var pirkt, viņš saka, nu dzīvē vienmēr būs sliktāk. Ar to jārēķinās. Bet tā kā šis varētu būt vienīgais vakars, kad sniks šajā ziemā, tad iespējams, ka uz kaut kādiem 1:00 mēs būsim gatavi ziemas priekiem meža ceļos doties. Nu, lūk. Bučiņas. Tiekamies galā. Code. Kristap. Mārtiņ. Man liekas, mēs kaut ko aizmirsām. Jāni, kad tu šo skaties, tiešām ļoti lūdzu piedod. Nu, es biju domājis, ka tu, nu... Tā kā, ka nebrauks. Nu, Jāni, lūdzu piedod. Nu, man būs tagad šovakar, nu... Mēs video sākām, ka nav Jāņa. Izrādās, viņš gribēja braukt. Viņš gribēja, mēs viņu aizmirsām. Nu, jā. Nu, piedodiet skatītāji arī. Jāņa baritons noteikti kaut kas daudz skaistāks un viņa zināšanas nekā es un Kristaps, bet... Jāni, piedod. Mēs viņu zinu, mēs viņu iemontēšu. Iemontē, jā. Ka viņš ieliec, jā, tā kā parasti ir šādi reku, ieliec viņu šī te. Kristap ieliec tur. Jā, ieliec te. Te, tur arī ieliec viņu. Piedod, visu. Ir ko braukt. Mums jau ir ko braukt, mēs tikur tālu nesam tikuši. Kā viņš pūš iekšā. Viņš esam bāši iepūs.
Jāni, precē mani, tu sen jau patīc man, un citām meitām tevi es neatdošu gan. Sveiciens Lamberta kungam, kuru mēs piedojām, ka aizmirsām. Nu, tā jūs varētu aizmirst, tas ir mans kanāls. Man vajadzēja būt video. Nē, Jāni, nevajadzēja. Kristap, mēs tuvojamies, ne? Jā, mums ir atlikuši 30 minūtes un 41 kilometrs. Braucam pēc notekumiem. Jā, un es iedomājos katru reizi, kā tas ir. Jūs iedomājaties, kā ir, nu, kad brauc TDR puiši testus uz Vāciju taisīt. Nu, kas tas ir pa gabalu? Kamēr tu izbrauc cauri tai Lietuvai? Nu, es saprotu, tagad ir tā jaunā no Kauņas faktiski līdz Varšavai bānis. Bet šito visu gabalu, džeki, cepuri jums nost. Cepuri jums nost. Nu, vispār mēs ar Kristapu runājam, vai mums ir uztraukums vai nav. Mums sanāk tā, ka šis projekts ir tā kā kopīgs. Jūs jau ziniet, kā ir kopīgām lietām, kopīgiem instrumentiem un visu pārējo. Var gadīties visādi, bet, nu, ņemot vērā, ka mēs kaut kur tankštelē Paņevēžu vidienē satiksim 2 lietuviešus, kaut ko no viņiem pirksim. Nu, uztraukumu vairs nav. Protams, ka nav. It sevišķi, kad pulkstens būs 10:11. Pulkstens būs 11:11, jā. Īstais laiks, kad ārā ir krēsla. Vai arī melna nakts. Eju, bet mašīna būs vienā krāsā. Rītā no rīta mēs citu dziesmu dziedāsim. Man jau patīk tās tumšās krāsas, vai ne? Jā. No tā, jā, tā kā... Bet nē, nu mēs to nevarējām darīt. Nu, nedarīt. Nu, tāds variants. Nu, tāds variants bija un tāda iespēja. Un cik reizes Lamberta kungs mums kaut ko ir atļāvis. Necik viņš visus tos, ko mēs tos... Varbūt viņš tieši tagad arī nav šeit. Varbūt mēs visu inscenējam vienkārši pateic. Mēs viņu aizmiršām, mēs īstenībā pa kluso braucam tagad pakaļ. Nu jā, tā kā, bet es domāju, ka būs labs kontents, ja mēs tiksim līdz Latvijai, ja mēs tiksim līdz mājām. Tas jau būs pozitīvi. Es domāju, ka tas būs pozitīvi, ņemot vērā visus tos upgradeus, kas tur ir uztaisīti. Tā kā sekojiet, skatieties, būs ļoti interesanti. Piedod, Jāni. Nākošreiz. Nākošreiz? Atā! Mēs tā kā esam ieradušies, jā? Vajadzētu būt, es nezinu. Te nav. Jāmeklē, kur tie džeki ir. Es ceru, ka viņi ir vispār. Jo tas štuks ir tāds, ka viņi nāk no Kauņas. Nē, bruskiņīgi. Nē, Viļņas. Nē, nav viņu. Tas nav? Kas tur stāv? Nē, tā ir kaut kāda miskasta.
Mēs jau miskas nepirksim. Mēs jau miskas nepirksim. Strakstoja. Tā viss tumšs un kluss. Es rakstu viņu. Tā. Jau, bet tas arī būtu variants. 5. golfs. Nu, tas normāls ir. Tā. Jā, tā jau nav miskas tērāk. We are here. Typing. Ok. 8 minutes. Kā tas ir? Es zinu tikai penki. Keturi. Keturi penki. Es zinu tikai 6. 2 penki. 2 penki. Vajadzētu pamācīties brāļu valodu kā nekā. 8 minūtes. 8 minūtes, mīļie. Pastamies golfu. Mums tirgojas. Nē, ja nu mums piekava. Bet vispār, kā Jānka teica, ja jūs brauciet, vienmēr 2 variantus apskatieties. Nu, nevar ar vienu. Vienu nevar sodīt, vienu. Varbūt pa tukšo ir. NDH 180, varbūt pats Borberts, ne? Es pat nezinu, kā to nosaukt. Kas tā ir pa vietu? Vispār man vajag ieiet. Kristap, man vajag ieiet, es tev atstāju vienu pašu cīnīties ar mūsu braļukām. Jā? Man ļoti vajag ieiet. Man arī tikai gribēju. Es pilnībā ieiešu. Es iešu. Tā. Mārtiņ. Būs. Stīga puķi. Kāds ir? Kā pasaka. Kā pasaka? Kā pasaka, tikai labāks. Tikai labāks, jā. Sveiki, vīri! Mārtiņš. Mantas. Kristaps. Mantas. Tausidos. Here is my Ai. project. It's a little bit dirty, sorry. No, it's okay. It's okay, guys. How long have you had this? Here. Yeah. Oh. Mm-hmm. It was my friend. Yeah. Yeah. Sad. And he done this one. Okay. Ko? Nu? Ir, jā. Sad about the rims, but Above that? rims. Oh yeah, I saw it. Yeah. Because winter time it's not. Esam uzpildījušies. Viss kā nākas te ir. Neiztik bez defektiem, bet efekti, paskatieties, kādi efekti. Jūs ko? Paskatieties uz to bāni. Nepievēršat uzmanību tādai lampiņai, bet paskatieties, kas pa bānām. Elegants. Protams, un tagad jau nav nekāds. Tā jau būs. Nu, lūka ir. Džeki. Džekpots. Man, let me tell you something. We pull up, get lit, we pull out. Simple as that.
Kāvis murā. Kāvis murā. Mīļā tauta. Kas ir sadarīts? Karbons. Karbons. Kāba faiba. Karba faiba. Te visi ātrie. Te. Jop. 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 Kas mums ir, Kristap? Mums ir M57, 150 kW. EC6 kompaktā. Ar jau normālu purnu. Nēsošām ziemas riepām. Riepu nav. Komentārs, jā, mēs esam atbraukuši līdz Jelgavai un jā, traki bija braukt. Faktiski šis ir tas iemesls, kāpēc viņš tika nopirkts. Pasaka, cik elegants. Kristaps gribēja. Kristaps gribēja Elegants. Tuning LT. Tuning LT un nāciet šeit. Kā tu? Kā vakare? Kā vakare? Nu kā vakare? Sapnis ne auto. Sapnis ne auto. Miek 365 km. Cik ir pulkstens? Kaut kādu 1:30. Nezinu. Šis laikam pēdējais vakars, kad vispār Latvijā sniks. Un nav riepas. Nav riepu. Seat atslēgas ir ieslēgtas mājās. Man ārā neizlaidīs, ja es ieiešu iekšā. Ja tu aizies pakaļ atslēgam, tev arī būs ieslēgts mājās. Man otra doma ir, ka es varētu 5 izlavīties no rīta ārā, kamēr vēl visi guļ, bet jā, man liekas, ka ir labs. Man pārliecināja Kristapa saulītes tīšanu uz sausa. Jā, viņš labi tinās, viņš jau 3. iet. Jā, mēs neesam nekādi tehniskie, Janki joprojām piedod. 2 stulbeņi. Jā, Nē. Kā tu tā, nu? Nē, es citēšu viņu. 2 idioti. Jā. Viens nedaudz saprotam mašīnām, otrs nihujā nesaprotam mašīnām. Uzminiet paši, kurš. Jā, un to mēs paši nezinām. Kurš par kuru ir labāks. Ir šādi tādi defekti, kur vajadzētu roku pievilkt viņam kāds, un to mēs... Janka teica, ka neskrūvēs. Viņš jau pateica? Jau pateica. Jau pateica, jā. Nu, jā. paldies tev, Jāni. Nu godīgi. Nu godīgi. Nē, godīgi. Nu, protams, godīgi. Bet vismaz būs kaut kāds, man liekas, tagad aizbrauks servisā, pastāstīs par tehniskajām lietām. Džeki bija kaut ko izdarījuši, nopirkām no studentiem, drūmākiem. Aizbrauc ar pasaciņu, B5 projām. Man zinkas muls nevis ceļ. Nu. Tā eļas lampa. Es sāku skatīties tos videoklipus, ko viņš man sūtīja. Jā. Nu, tev, ko viņš tev atsūtīja. Jā. Vai tur pie tā Cold Starta viņa dega vēl joprojām, mēs riktīgi meklējam, bet viņa dega paldies. Viņa dega, jā. Bet varētu būt, ka ir ok. Un, nu jā, es domāju, pāris sērijas sanāks. Rimim patiks. Jā, tu pasūdīs. Nu nav, nu viņam ir savs. Šāds auto Latvijā nav. Šādas formas. Tā ir glazna. Tā ir glazna. Sakiet, ko gribat visu. Jop, kā tu vakare. Nu, protams, pa liešu modē bija balti diski, bet nu tie vairs nav, tie pārdot. Bet mums bija arī atlaides un tā. Galvenais jau, ka tā priekšiņa. Nu jā, tas ir, paskatoties, tagad jau nevarēs beig redzēt, bet ir kupējas bufers, es nemēļos, tas skaitās. Kā viņš bija vismaz rakstījis, vai ne? Kaut kā tur bija. Jā, nezinu. Neesmu speciāls. Jūs skatītāji paši spriežat, kurš no mums mazāk par mašīnām zina. Zinu, vai es zinu? No. Ka Feisa luk tur. Feisam ir uz augšu, pretam uz leju. Jā? Jā. No, Tik daudz uz vidu. No veids! Kreistam to es BMW! EC6 facelift, dzirdējāt? Ejo, bet viņš jau kaut kur tie brauks. Bet sev driftkam. Lūka, galva lūka. Un strādā. Viņš apsilda silda, jā, pečka pūš. Tu toši mēģinā lūku taisīt? Jā, es man atvēru. Nu, nevēries atvēru uz ventilāciju, nu, uz augšu. Tev nav labi. Man? Nav labi. Ja tu pabraukt ar tām riepām, tu man toči pateikt, ka man nav labi. Man bija bail, tā kā tu tur bremzēji, man bija reāli. Bet nu labi, nāciet iekšā. Nav jau tīrīts, bet nu kas pa salonu? Rekāras, ādas apsilda. Ārprāts. Ārprāts, kā roka. Viņa vispār nekur neaizķers. Paskatieties šo te. Speed. Elegants. Stūra sporta.
Mama! Mama! Mama stūra. Melnie griesti? Nu, bet ko tad tu Uz valīgi liels tīra! Ko tu domā, ka studenti tev mestu? Paskaties uz tā speedometru. Speedometrs mēmākais. Labi, Kristus, aizbrauc godu. Jā, tu jau reska aizbrauks mājās. Cerams, ka nenojūgs kaut kur. Nu jā, bija labs brauciens. Tiekamies nākošajā epizodē ar šo brīnumu. Cerams, ka Jānis mums ielaidīs pie viņa iekšā. Nu, cerams, jā. Nu, iedos izbraukt viņam. Es viņam vienreiz iedevu mēģināt izbraukt. Jā. Vai griepas sāk nosaukt, jā, un tad viņam var iedosies. Šito viņš toči neiestādīs grāvī. Nu, cerams, ka 3 sērijas sanāks, ne? Es domāju, ka vairāk. Par šito nav. Es domāju, ka vairāk. Jā. Mēs, breķim, ja vēl būs šitas te, kas tā krīt, jā, uzfilmēs kā dopu video, ka vēl kaut ko tam nezinu. Nu, vajadzētu jau aizbraukt uz trasu, lai Vai uz godīgi trasu? ir. Nu, Jā. tā kā jūs uz bāņiem brauc. Nu jā, Tāpat arī vajadzētu. Labi, uz Nürburgringu. bučiņas. Līdz nākošajai reizei. Čau!